Šajā pirmajā nedēļā lielā lūkšana gavēņa ķēdes laikā mēs lūkšanu kapelā pār Latviju īpaši lūdzam un pārdomājam, kas ir Dieva pielūgsme un kādu to Dievs ir paredzējis un kādu viņš to vēlās atjaunot mūsu sirdīs, mūsu draudzēs un mūsu zemē Latvijā. Un domājot par šo tēmu, es lasīju 8. psalmu, kurā ir tādi ļoti neparasti vārdi. No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem ienaidniekiem. Un tas man lika domāt par to, kāda ir šī bērnu un zīdaiņu mute. Man pašai ir šobrīd arī 2 mazbērni, un es to piedzīvoju ikdienā, ka bērnu un zīdaiņu mute ir tāda, kas neviltoti, bez kaut kādas izlikšanās, bez nogaidīšanas, pauž to, kas ir bērna prātā un sirdī tajā brīdī. Bērna mute ir ļoti patiesa, un bērni ir arī lieliski atspoguļotāji. Man lika aizdomāties arī par logopēda vizīti, uz kuru mēs pirms pāris nedēļām bijām devušies, lai palīdzētu mūsu 2-gadīgajam puikam iemācīties skaidri runāt. Un šīs vizītes laikā logopēde mums atgādināja par spoguļu neironiem, liek mums atkārtot un caur atkārtošanu mācīties runas prasmes un sociālo saziņu un dažādas emocionālās inteliģences prasmes. Domājot par spoguļu neironiem un šo valodas apguvi, man prātā nāca arī vairākas raksturvietas, kurās mēs esam aicināti atdarināt un attēlot. Pirmajā vēstulē korintiešiem Pāvils raksta: "Dzenieties man pakaļ, tā kā es Kristumu." Un arī Efeziešu vēstules 5. nodaļā ir pamudinājums: "Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni." Un, ja latviešu tulkojumos šeit uzsvars šķietam ir uz tādu līdzās iešanu, tad no grieķu valodas darbības vārds, kas izmantots abās šajās rakstu vietās, ir mimētai, kas nozīmē, pat angļu valodā ir šis no grieķu valodas cēlies mimik, tad kopēt, imitēt, atdarināt, darīt kaut ko, sakojot otru piemēram. Un tas ļoti sasaucas ar šo spoguļu neironu darbību tad, kad mēs mācam saviem bērniem runāt, jo viņi mūs atdarina, viņi mūs mimē tai, viņi dara to pašu, ko mūsu lūpas un ko mūsu seja un mūsu emocijas. Atgriežoties pie šī 8. psalma pasludinājumu, ka Dievs ir izveidojis no bērnu zīdaiņu mutes pretspēku saviem ienaidniekiem, mēs esam aicināti ar šādu muti viņu pielūgt un slavēt, ar muti, kas atdarina, kas atspoguļo Dieva teikto un to, kā viņš rīkojās, to, kāds ir viņa emocijas. Tātad aicinājuma un atgādinājuma apkopojums pavisam vienkārši sekot bērnu paraugam tajā, kā mēs pielūdzam Dievu, kā mēs viņu slavējam. Un vēl viens tāds aicinājums un atgādinājums, kas ir manā sirdī, bija pravietojums par Latviju, par to, ka no Latvijas nāks slavas dziesmas, kuras tiks tulkotas uz citām valodām. Amerikā tiks dziedāts šīs slavas dziesmas, kas būs iztulkots. Neticami un brīnišķīgi, ka tas varētu notikt arī otrādāk. Sirdī nāca tāds atgādinājums varam lasīt 1. Mūzes grāmatas 37. nodaļā par to, kā Jēkabs cīnījās ar Dievu. Noslēpumainā raksturvieta, kurā Dievam teica: "Es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi." Tas, ko es saņēmu kā tādu čukstu savā sirdī, bija slavētājiem palikt tajā vietā, kurā ir kaut kāda cīņa ar Dievu, cīņa ar noslēpumu, bet palikt šajā vietā un lūgt pēc svētības mūsu slavēšanas balsīm, mūsu slavēšanai caur instrumentiem, mūsu dziesmu rakstīšanai, mūsu kalpošanas mērķim un mērķtiecībai, jo dažkārt šīs dziesmas tiešām nāk ar tādu cīņu, uz ko es pati sevi un arī tevi gribu aicināt: paliec tajā vietā, kurā tu esi kopā ar Dievu un neej no tās projām, kamēr viņš nav tevi svētījis. Tādā veidā, kā viņš to vēlās. Esiet svētīti un tiekamies lūkšanā.